Sveiki! Šodien vēlos jūs iepazīstināt ar vienu no 2017. gada tendencēm ar košām lūpām. Viena no 2017. gada tendencēm ir košas lūpas, un, protams, košas lūpas prasa arī īpašu rūpību tās uzklājot, un kurš gan nevēlētos, lai šī košā lūpkrāsa turās visas dienas garumā. Max Factors piedāvā lielisku produktu Lipfinity, kurš sastāv no 2 produktiņiem komplektā, no toņa un no lūpu spīduma. Ko tad šis produkts sola? Šis produkts sola noturību līdz pat 24 stundām. Strādāt ar to ir pavisam elementāri, un es jums parādīšu, kā. Lūpu tonis ir ļoti pigmentēts, kas ļauj jums arī zīmēt perfektas lūpas pāri lūpu kontūrai. Tad, kad lūpas ir aizpildītas un viss ir perfekti izstrādāts, tad mēs ņemam otru produktiņu, mēs liekam pa virsu lūpu spīdumu. Lietojot šos divus Max Factor produktus, es esmu pārliecināta, ka manas lūpas saglabāsies košā krāsā vēl ilgu laiku. Tāpēc man nav jāuztraucās par to, ka lūpu produkts man izplūdīs ārpus lūpu kontūrām vai izsmērēsies. Tā kā es varu droši doties jebkur savās ikdienas gaitās un nesatraukties par to, ka manas spilgtās lūpas varētu man sagādāt raizes. Šodien izmantoju Max Factor Lipfinity produktu lūpām, un mans tonīts šodienai ir 335. un nosaukums ir Just in Love. Tā kā grims ir pabeigts, es labprāt vēl izmantošu no Makeup Revolution London Pro Fix makeup fiksatoru, kurš palīdzēs nofiksēt manu grimu, un tas turēsies visas dienas garumā nevainojami. Makeup Revolution London klāstā ir ne tikai makeup fiksators, bet arī dažādi vēl ļoti pieprasīti produkti, kā acu ēnu paletes, kā konturēšanas paletes, un tas viss ir pieejams ar ļoti minimāliem ieguldījumiem. Mans šodienas grims ir izteikti vakara variants, bet ikdienas lietošanai arī dienas laikā jūs varat šo tendenci izmantot, bet acis atstājot ļoti neitrālas un akcentu uzsveriet tikai un vienīgi uz lūpām.